uz pieprasījumu. Viss notiek uz tavu pieprasījumu. Viss notiek tavā dzīvē uz šo pieprasījumu. Kāds ir pieprasījums? Kāds ir pieprasījums šodien tev? Ko tu prasi no Dieva? Ko tu vēlies? Ko tu prasi? Kādas ir tavas dziļākās vēlmes? Vai tu prasi Jēzu? Vai tu prasi Jēzu? Vai tu vēlies viņu? Kādas ir tavas prasības? Vai viņas ir saskaņotas ar Dievu? Vai ar šo pasauli? Vai ar ienaidnieku? Ko tu vēlies? Tu gribi Dievu? Vai tu gribi kaut ko citu? Toreiz, kad tika uzrīkota tiesa pār Jēzu, jūs varat iedomāties, kādas tur nekārtības bija. Tad, kad Pilāts lika izvēlēties, un tas pat nebija Pilāts, tas bija Dievs, kas runāja caur viņu patiesībā, jo Dievs vienmēr dod izvēli. Nekas nenotiek bez mūsu izvēles mūsu dzīvē. Ko tu gribi? Ko tu izvēlies šodien? Vai tu izvēlies Dievu? Jā, cilvēkiem bija dots izvēlēties. Un cilvēki varēja izvēlēties Jēzu, bet viņi bija tik ļoti sabojāti savā iekšienē, ka viņi tomēr lēma par labu Barabam. Un tur bija tāds haoss, cilvēki kliedza viens pār otru, un tik liels haoss tur bija. Tur valdīja haoss, tik liels bardaks, nekārtība. Cilvēki skaļi kliedza, viņi dumpojās, viņi dusmojās, viņi bija dusmu un dumpības pilni. Viņi neieredzēja Jēzu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nepiepildīja viņu vajadzības, viņu kaut kādas vēlmes. Un bija dusmīgi, ka Jēzus nebija tas, kādu viņi gribēja redzēt, kādu viņi iedomājās, kādam viņam vajadzētu būt, kādam viņam būtu jābūt, ja? Viņš nesakrita ar to viņu iedomu tēlu, ar to iedomāto atbrīvotāju, kas atbrīvos, kas viņus atbrīvos. Jēzu viņa ieraudzīja kā varguli kaut kādu, kā vājo. Un tas noziedznieks Baraba, viņš taču bija stiprs. Un tas noziedznieks uz Jēzus fonu, viņš izskatījās tik stiprs, tik varants, bet Jēzus, viņš bija nokārs galvu. Viņš jau cieta sāpes par visiem. Viņš jau zināja, ko viņi izvēlēsies. Un viņš zināja, uz ko viņu izvēle kritīs. Viņš jau zināja šo cilvēku ceļu. Viņš zināja, kur ies šie cilvēki un kur ies viņš. Viņš zināja šo cilvēku ļaunās un nocietinātās sirdis. Sirdis, kuras negribēja atgriezties, šīs te neatgriezeniskās sirdis no grēkiem, no ļaunuma, kuras negribēja atgriezties. Un viņš jau zināja, kas ir šo cilvēku sirdīs. Viņš zināja savu ceļu. Jēzus jau zināja savu ceļu. Vai mēs zinām Jēzus ceļu? Viņš zināja savu ceļu, viņš zināja, uz kurieni vedīs viņa krusts. Un tiešām pat, ja kādu cilvēku orķestrs tur būtu sanācis, lai spēlētu, un lai arī tur būtu kādi dziedātāji, kuri dziedātu tur kādas svētas dziesmas, Jēzus zināja, ka pat tas nepalīdzētu. Jo šo te cilvēku sirdis, viņas bija tik aizķepinātas
Viņas bija aizķepušas, viņas bija aizsērētas, kā ar darbu aizsērētas sirdis. Nekas vairs nevar viņas iztīrīt. Šis te Baraba, viņš sita sev pa krūtīm, cik viņš ir liels, ka viņš ir varens, šis bezdievis. Viņš sita sev pa krūtīm, viņš līksmojās, viņš trakoja tautas priekšā, viņš priecājās. Kā viņš priecājās par šo izvēli, kā viņš priecājās par tautas izvēli, pats velns priecājās caur viņu. Pats velns priecājās par to, ko izvēlējās tauta. Tautai patika. Baraba tautai patika, ja tikmēr Jēzus cieta mokas. Tautai patika šis te ārējais Barabas tēls, kad viņš uzvedas kā uzvarētājs un ka viņš nav nomocīts zem krusta smaguma. Viņš nav nomocīts. Jā, Baraba, viņš bija cietumā labi atpūties un viņš bija uzēdis sev vēderiņu, viņš labi izskatījās un viņš labi izklausījās pūļu priekšā. Ja, pretēji Jēzum, kurš izskatījās, ka viņš izskatījās kā zaudētājs, salīdzinājumā ar Barabu. Un jā, kas notiek tagad? Tagad notiek tas pats. Ko Pūlis vēlās? Notiek tas, ko Pūlis vēlās. Notiek tas, kā viņi redz. Un viņi redz tieši tāpat kā toreiz. Nekas jau nav mainījies, jo, ja vecā cilvēka daba nav mainījusies, tad nekas nevar arī mainīties. Cilvēks tad nevar mainīties, nekas jau nav mainījies. Viss ir kļuvis. Sātans strādā un darbojas vēl meistarīgāk. Meistarīgāk, kā viņš darbojās tad. Ja, viņš darbojas vēl viltīgāk. Viņš ir paslēpies vēl aiz lielākas liekulības, jo viss ir tikai pieaudzis. Viss ļaunums ir tikai pieaudzis. Viņš ir pieaudzis lielumā. Ļaunums ir pieaudzis aiz vēl lielākas mantrausības. Nekas jau nav mainījies. Viss ir tikai audzis, protams. Augušas ir tehnoloģijas un jā, viss pārējais. Un cilvēki nevar izdarīt šo izvēli. Tādēļ, ka viņi neapstājas, viņi nepadomā. Viņi neapstājas un viņi nepārdomā. Viņu rīcība ir spontāna, haotiska. Jo ir verga domāšana. Jo cilvēkiem piemīt verga domāšana. Jēzum bija Dieva dēla un, protams, vēl ir Dieva dēla domāšana.
protams, tas, kas bija šiem cilvēkiem prātā, tas, protams, nesaskanēja ar to, kas bija Jēzum prātā, ar to, kas bija Jēzus. Jēzum bija Dieva dēla domāšana. Kāda domāšana ir mums? Kā mēs rīkojamies? Kaut kādās situācijās, kur mums ir jāizdara lēmumi, kur mums ir jāizdara lēmumi par labu kādai situācijai, kā mēs rīkojamies, kā mēs veicam šos uzdevumus, kuri stāv mūsu priekšā, kā mēs skatāmies uz lietām, kā mēs redzam lietas, ar kādu noskaņojumu, kā mēs pieņemam svarīgos lēmumus, vai mēs ejam savā lūkšanu kambarī, vai mēs vienkārši padodamies kaut kādam pūļu efektam, vai mēs padodamies pūļu efektam, vai tas ir tas, kā mēs risinām savus jautājumus. Izejot no kā mēs risinām savus jautājumus. Dāvā Dievs mums risināt savus jautājumus, izejot no Dieva vārda, izejot no tava vārda. Ko tu saki? Ko tu runā? Ko tu runā mūsos? Jā, nevis no tā, ko mēs dzirdējām, ko mēs dzirdējām no mūsu neizmainītās dabas, ka mūsu spriedumi nav cilvēciski kaut kādos svarīgos jautājumus. Un ka mēs varam risināt visu, izejot no šīs vietas, kur mēs esam bijuši ar tevi, kur mēs esam saņēmuši no tevis, un izejot no tā, ko mēs esam sapratuši no tevis, esot kopā ar tevi, savā lūkšanu istabā, šajā nošķirtajā vietā, savā lūkšanu kambarī, mūsu slepenajā lūkšanu kambarī, kur mēs nošķiramies no visa un no visiem kopā ar Dievu. Un ko tur ir saņēmis mūsu apslēptais sirds cilvēks, ejot dziļumā, meklējot to apslēpto, meklējot tos dārgumus, ja? Jo Dievs negrib dot tev kaut ko, bet viņš grib dot visu to, kas nāk no viņa. Tas ir dārgs, tas ir dārgums. Viss tas ir dārgums, ik viens vārds, tas ir dārgums. Tas ir tā kā dārgumu meklētāji, ja, kad cik patiesībā lielu piepūli viņi pieliek, lai atrastu dārgumus. Viņi pat riskē ar savu dzīvību, lai šis meklētais viņu dārgums nonāktu viņu rokās. Tik svarīgs ir katrs dārgums, katrs Dieva dotais dārgums. Jā, tik svarīgs ir katrs dārgums šiem te dārgumu meklētājiem.
es redzu, ka Dievs grib, lai mēs iekrītam šajā viņa mākonī, lai mēs nākam viņa klātbūtnē, lai mēs ieraugam to, kas ir priekš mums, to, kas ir priekš manis, priekš tevis, lai mēs atrodam to dārgo, to dārgumu, kas ir paslēpts no visu acīm. Un tas ir atklāts mums. Ja mēs ar visu sirdi tiecamies, ja mēs ilgojamies, ja mēs slāpstam, ja mēs meklējam, ja mēs klaudzinam, jo katrs, kas meklē, atrod. Jā, un varbūt kādam liekas un šķiet, ka tas viss ir bezjēdzīgi, ka tā viss ir bezjēdzība, kaut kāda meklēt, iet meklēt, sēdēt pie tēta kājām, un šķiet, ka tā ir laika zaudēšana. Bet tieši laiks ar tēvu, laiks pie tēva, tas ir tas visdārgākais. Tas nav zemē nomests laiks. Un ja mums šodien kaut ko Dievs ir devis, un ja mēs to negribam pazaudēt, ja mēs negribam to pazaudēt, tad mums ir jāatnāk. Mums ir jāsaņemās, mums ir jāatnāk un jāapsēžas. Mums ir pie Jēzus kājām un mums ir jāpaņem ar viņu kopā. Un to, ko viņš dāvā, jā, esot viņa tuvumā, kopā ar viņu. Mēs klausāmies, mēs dzirdam un mēs daram. Tad, kad mēs dzirdam, mēs daram. Kad mēs esam dzirdējuši, tad mums ir ko darīt. Un solīt pēc solīša. Tā, kā tētis ir izplānojis. Ja mēs meklējam viņa plānus, katrai darbībai mēs meklējam, un ja ir vajadzīgs, mēs spējam arī gaidīt. Un mēs esam spējīgi atdot visu viņam. Dzīvot no šīs vietas, meklēt viņa plānus, viņa idejas, viņa domas un darīt viņa plānus. Jā, kad mēs nepieņemam Jēzus ceļus kaut kādās situācijās, bet pieņemam visas tās balsis, kad mēs saliemies ar visām tām balsīm, kuras kliedz mums visapkārt, tad mēs aizsūtam Jēzu pie krusta. Mēs aizsūtam Jēzu atpakaļ pie krusta. Ja mēs skatāmies uz to, kas mūsu miesas acīm labāk patīk, ja mēs izvēlamies to, mēs izskatīsimies nožēlojami visas pasaules acīs,
bet mēs paliksim par Jēzus draugiem un par Dieva dēliem un meitām, par Dieva mīļotajiem. Ja mēs skatīsimies uz to, kas patīk mūsu fiziskajai miesai, mūsu fiziskajām acīm, ja par ko tīksminās mūsu neizmainītā daba, tad tā ir ļoti liela vieglprātība. Tā bija ļoti liela tautas vieglprātība. Un, protams, pūļa efekts steidzīgi bija jāpieņem lēmums. Un kas tad mudināja steidzīgi šo lēmumu pieņemt? Tie bija farizēji, tā bija šī sekta. Farizēju sekta, kura kalpoja burtam, kuri mudināja pieņemt steidzīgus lēmumus, kuri mudināja steigties. Un interesanti, kas tad strādāja, kādi gari strādāja pie Jēzus nodošanas. Mēs redzam, ka tas ir mamons, jo viņš tika nodots par 30 sudraba gabaliem. Un, protams, tur darbojās arī šite farizēju raugs, pret kuru Jēzus brīdināja būt uzmanīgiem, uzmanīties, pret kuru brīdināja Jēzus visu laiku, visus. Viņš jau bija brīdinājis cilvēkus no farizēju rauga. Brīdinājis bija uzmanīties. Bet cilvēki tomēr bija vieglprātīgi. Tā bija liela vieglprātība un tad arī tur ļoti spēcīgi strādāja šis te hausa gars, hauss. Jā. Es lūdzu debesu Tēvs Tavu žēlstību, ka mēs varam piestrādāt pie tā, kā mēs domājam, kā mēs runājam, kā mēs saprotam. Jēzu, es lūdzu Tavu palīdzību, Tavu vadību. Lai šie te nodevības gari, lai šie te putniņi, ja, kuri čivina mums visapkārt, nenovērš mūsu uzmanību no īstā, no patiesā, lai visi elki, lai viņi krīt, lai šie te noziedznieki, kur ir tīkami mūsu acīm, lai tie krīt, lai tie neuzvar, lai nav tā, ka dārgāks ir noziedznieks, noziedznieks ir labāks. Šajā pasaulē noziedznieks ir labāks, elks ir labāks, lai tā nav. Tas ir labāks varbūt pasaulē, jā, bet ne mums. Tāpat es pateicos Tev, Dievs, ka mēs varam piedzīvot Tevi. Dievs, Kungs, Jēzu, es pateicos par slāpēm, ka Tu izlēji slāpes par savu miesu.